Laiciņš joprojām pieturas saulains, un tas nozīmē asni stiepjas garāki, un drīz vien daudzas problēmu vietas aizaugs ar skaistu zaļu zāli, un mēs vairs nevēlna neredzēsim līdz rudenim, kamēr zāle nokaltīs, ziemas gaidās. Tajā akcijā Pieķert būvgrūžotāju, par kuras iepriekš runāju, mēs pilnīgi noteikti gaidām jūsu ziņas. Ja jūs ziniet kādu problemātisku vietu, vides faktiem ir gmail.com, lai atrodiet vides faktus draugos. Problemātiskas vietas ir vairāk nekā jūs domājat. Paskatieties, Kristaps Pūriņš kopā ar mūsu operatoru brauc pa Braslas upi un skatās no mēslu viedokļa. Laivošanas sezona nu jau ir sākusies, bet cik tīras ir Latvijas upes? Kāds ir to stāvoklis un kas tām kaitē visvairāk? Mēs cilvēki vai daba pati? Gadu gaitā ūdens turismam pieejamās upes kļūst aizvien mazāk. Bet kāpēc? Normāli nav tā situācija, ka mēs pieejam pie upes un mēs upi neredzam. Ja? Jo upes palienes ir aizaugušas ar biezu krūmāju, pati upe ir vienīgs krituši koku klājs, un šāda upe arī no bioloģiskās daudzveidības viedokļa būs krietni nabadzīgāka nekā upe, kas tecēs, kas čalos, kas bagātināsies ar skābekli un galu galā, pa kuru arī būs kaut kāda kustība. Tas lielākais biets ir tas pelēkais, nemanāmais, visiem aprastais. Proti, upē sagāzušies koki, kur no vienas puses ainavu padara mežonīgi, it kā dabiski, bet nevienmēr upe par to patu priecājas. Kā šis upē pārkritušais koks var kaitēt? Viņš arī var būt sprosts, kas paceļ ūdens līmeni, izkalo upes krastus, un upe kļūst daudz nevērtīgāk un īstenībā piesāņotāk. Trūdēšanas laikā viņš patērē to skābekli, kas ir nepieciešams citiem ūdens organismiem. Ir vēl viena, pat Latvijas zinātnieku apzināta problēma, proti liela daļa no baltaukšņiem ir inficēta ar koku trupi. Ir atsevišķas vietas, kur šī infekcija ir pat 50%. Proti šādi inficēti koki, iekrītot upē, viņi pirmkārt sadalās patērē skābekli, bet otrkārt viņi izplata šīs te trupes sporas, arī leipas pa straumi. Un līdz ar to, ja mēs nekopjam krastus, mēs īstenībā lēnām inficējam mūsu zemi ar koku trupi. Upes pašas nespēja sev palīdzēt bieži vien. Bet vai mēs paši joprojām nedaram tai pāri? Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jāpalīdz dabai. Vidēji viens ūdens turists dienā saražo apmēram 3 kg atkritumu. Ko gan nevajadzētu droši vien darīt, tas ir atkritums dedzināt, jo arī jaunākie pētījumi rāda to, ka dedzināšanas procesā izdalās cilvēkam ļoti kaitīgas vielas. Bieži ir tā, kad saka, turisti, ja, tie ir tie lielākie dabas piesāņotāji, un tad man vienmēr gribās teikt, aizstāvēt šos turistus, kas staigā ar mugursomu plecos, kas brauc ar savu velosomu, kad patiesībā jau cilvēks, kas dodās dabā, pats pēc būtības ir draudzīgs dabai. Un viņš nekad nenesīs līdzi liekas lietas, tā skaitā arī iepakojumu lieku, kas ir svārs, kas ir liekas enerģijas patēriņš un tam līdzīgi. Pāanalizējot, kas ir šie atkritumi, ko mēs tur redzam? Mēs redzam tukšus televizoru kastes, piemēram, ja mēs redzam būvgrūžus, mēs redzam automašīnu bamperus vai gadījies arī redzēt maisus ar grāmatvedības dokumentiem. Devos ar laivu pa Braslas upi ar domu savākt visus atkritumus, kas gadīsies ceļā. Dažu kilometru garā posmā laiva jau bija pilna. Riepas, plastmas un stikla pudeles, maisiņi, konservbuņģis, matulakas, un tā varētu saukt un šausmināties. Ne aiz katra upes līkuma būs kāda atkrituma tvērtne, bet tas nenozīmē, ka upē jāpilda privātās izgāstuves funkcija. Diezgan daudzas ūdens turistu kompānijas, kas šobrīd operē, piemēram, tajā pašā Gaujā vai citās populārās ūdens turistu upēs, viņi jau dod līdzi atkritumu maisus.
un paši pēc tam šos atkritumu maisus, tad, kad tā konkrētā grupa vai ekipāži nobraukusi savāc, tad paši it kā nodrošina šo te atkritumu apsaimniekošanu, lai nebūtu tā situācija, kad pēc tam ir jābrauc un pa šīm apmetnēm vienkārši atkritumu jāvāc. Pieminētās riepas, skārdenes, pudeles un plastmasas izstrādājumi, nonākot vidē, sadalās varbūt 20 gadu laikā, daudzi 100 gadu laikā, bet daudzi mūsu izmestie atkritumi vispār nesadalās. Šodien ir lielā talkas diena, bet vai tiešām ar vienu dienu gadā pietiek, lai sakoptu to, ko paši esam piemēslojuši? Atcerēsimies vienu arī tajā pašā laivu braucienā, ko paņēmām līdzi, to arī aizvedam. Plus vēl labu garstāvokli, ka esam pie dabas bijuši.